faktiski visi mani pētījumi politoloģiski, socioloģiski virzīt uz to, lai darītu tā kā kaunu izraisītu vienotības koalīcijas vadītājiem un ietvaros. Jo tad, kad vienotības vadībai sākumā izdevās apvienot plašu koalīciju, es arī atbalstīju Happy Art Museum Eiroklubā. Mēs rīkojam dažādus pasākumus un, lai nāktu pie pilnas varas un lai tiktu izpildīta programma pret vietējiem un prokrieviskiem, tā teikt, oligarhiem, bet varbūt daži arī zināja, kādi būs bīstami draudi aiz ciešas sadarbības ar Amerikas spēcdienestiem, kuri palīdzēja Latvijas vietējos oligarhus tur noklausīties, atmaskot viņu vājās vietas un aizvērt visu mazo Šveices banku tīklu. Bet šī tā kā ķegļu spēlē, viens ķeglis gāž nākošo un sākot kaut ko demontēt, šī politika noved sākumā varbūt tiešām piebremzēt izdevās vietējos oligarhus, bet aiz katra no tiem oligarhiem stāvēja visa Latvijas uzņēmēju un vietējo pašvaldību plejādi. Šķēles kungs, Šlesera kungs un Lemberga. Tā bija tikai virsotne piramīdai, kas bija ieaugusi, iesakņojusies visos Latvijas novados, visu biznesu, tā teikt, grupējumos, bet tie grupējumi jau nebija nekas slikts. Tas ir tāpat kā Itālijā, to sauc pa itāļu mafiju, bet itāļiem jau tas ir labi, ka nāk un iet kaut kādas impērijas, Eiropas Savienības vai Pasaules banku, bet vietējā tā mafija, tā teikt, tas jau ir tas paņēmiens, kā man arī tur tēvs vai vectēvs mācīja, ka oficiāli, ja tev liek padomu laiks vai eiro padomes vai pasaules globālās varas tīkotāju padomes un liek kaut ko darīt, konvencijas pieņemt, tad oficiāli tas saka, jā, mēs visu pieņemam, bet neoficiāli paņem baronam sazāģē ratiem rumbu, lai viņš iegāžās grāvī, paņem izdura caurumu maisā, lai viņam graudi iziet un neko neklausi un dara pa savam. Saka, jā, bet darīt dara tā, kā tev ir izdevīgāk. Tāpēc tas, ar ko es sāku to domu, ka tas, ko es ar šo uzrunu gribēju pateikt, ka Latvijā notiks pārmaiņas tikai tāpat kā PSRS komunistu partijas ietvaros. Faktiski tā paudze, kas iztaisīja 90. gada revolūciju, vēl ir dzīva. Un visi tā vienotības koalīcija tik plaša, ka viņi apvieno. Faktiski tur pirms vēlēšanām atdalījās konservatīvie, kas tur Bordāna kungs. Tāpat vienotība ir jaunā vienotība attīstībai par. Tā bija tāpat vienotība. Tās ir viss absolūti darba biedri, visi Soros stipendijāti un tā tālāk. Bet es tur nesaku to ar kaut kādu kritikas piedevu.
Es vienkārši domāju tā, ka ja vienotības koalīcijas ietvaros, tāpat kā PSRS laikā komunistu partijā radīsies tur opozīcija pašas partijas ietvaros, tad Latvijā būs izmaiņas. Un tai revolūcija ir jānotiek no iekšas. Vienotības koalīcijā ir jāattīrās. Un tāpat kā to revolūciju iztaisīja ne jau Helsinki 86 vai opozīcijas cilvēktiesību aizstāvu disidenti. Revolūciju iztaisīja paši partijnieki, paši komunistu partijas biedri. Tie arī iztaisīja Latvijas neatkarību. Un tāpēc, pēc manām domām, tad, kad radīsies vienotības koalīcijas ietvaros dziļa apzināta izpratne par to, ka mēs esam smagi iekrituši tādā Magahodovkā, es nezinu, kā to latviski pateikt, kaut kādā daudz pakāpju. Es te esmu atnācis, kaut kur eju pastaigāties, nevaru saprast, kaut kur esmu Rīgā, bet nesaprotu, kur, kaut kur aizklāņoju pa tālu. Kā sākot sadarboties ar šo visu rietumu deep state, tā teikt, kā viņu atkal rupji sauc. Tāpat mūsu Latvijas pārvaldnieki vai vienotība iekritusi slazdos. Es domāju, lielākā daļa vienotības biedru iekrita šais slazdos neapzināti. Varbūt arī, protams, tādi konceptuāli izglītotākie cilvēki iekrita apzināti. Ievilka, tā teikt, pārējos. Jo šis kredīts izsūta 20 miljārdu kredīts, izsūta visu nacionālo koproduktu. Un tas nozīmē, ka Latvijas valsts ir faktiski bankrots, tāpat kā ASV 35 vai cik tagad ir triljoni. Tas ir triljonis ir 1000 miljardi. Un šī summa visa ASV, tā teikt, dabas bagātības un infrastruktūra aprēķinot, kaut kas arī bija apmēram ap 35 triljoni vai kaut kas. Krievija ir, tā kā teikt, viss bagātākā ar dabas bagātībām un infrastruktūru. Kaut kas laikam bija 70 triljoni, un ASV ir arī pietiekoši bagāti, bet viņas viss nenosēdz to parādu summu. Tātad faktiski viņi ir bankrots. Tas, kas šobrīd notiek ASV Republikāņu partija un senāts un prezidenta administrācija un jaunais ministra kabinets, visi šo apzinās, ka tā FRS, Federālā rezervu sistēma, Pasaules banka un tas, ka viņi ļāva privatizēt prezidenta Vilsona laikā un visu naudu atdalīt no valsts un ASV valsts, visu savu arī koproduktu faktiski maksā procentos FRS-am, tad skaidrs, ka pasauli pārvalda FRS un pat Krievijas Nacionālā banka, centrbanka nepakļaujās Krievijas prezidentam, lai kā viņi visi saukt, ka viņš ir tur baigais diktators, bet ko viņš var diktēt? Tai pašā valdējā atkal viņi runā, bija skaidri redzams, ka viņš, tā teikt, visu laiku, ka viņam uzdod grūtāks jautājums, viņš taisnojās, ko jūs no manis gribat? Man taču nepieder pat Krievijas banka, un
tas, ka viņš ir tikai tā kā marionete un izpilda tāpat kā Zeļenskis kungs un pārējie prezidenti Pasaules bankas spiedienu. Tas ir neapšaubāms fakts. Nu, padomājiet paši, ja kāds to te klausās. Ja pieņemsim jūs būtu, vai mēs abi, es un tu draugs, mēs būtu tur, es nezinu, es būtu tur kāds ministrs Šoigu un tu būtu prezidents Puķins un vēl te reku klausās viens, tas būtu Medvēģevs. Mēs tagad tā kā esam baigie tādi, zini, lecīgie čaļi un baigi tagad kaut ko lecamies ar rietumiem, gribam karot. Nu kā, ja mums pieder valsts, tā kā Hitleram Vācija vai Staļinam tur Krievija, PSRS, nu vai varētu būt tāda situācija, ka kara laikā bankrotē visi kara uzņēmumi, tā teikt. Reku mūsu māja Smilģa ielā atremontējām kaut kad, tums jau neredz. Tieši šeit garām pastaigāties, te bija tāda pils, Smilģa 26, tad mēs viņu atradām te ielokā, kādreiz šeit gar tā saukto Uzvaras parku gāja Daugavas līcis, un šitā ēka bija upes krastā. Bet tad padomu laikā aizbērta to līci Daugavas atteku un uzbūvēja te tādas 5 stāvu Hruščova laikā ēkas, un ēka šitā pils izrādījās iemūrēta. Te savā laikā Remonds Pauls spēlēja, bija kaut kāda kafejnīca un padomu laikā bija biblioteka. Tagad mēs atremontējam un iznāca tāda ar kolonādi un 1500 metru skaista ēka. Bet tagad turpināsim par to Krievijas situāciju. Ka vai tas fakts nevienu nemulsina, ka Krievija kara laikā prezidents, es piemēram, ko es darītu? Es visiem kara uzņēmumiem, kas ražo ieročus un ražo, teiksim, munīciju, es pateiktu, ka jūs tiekat kara laikā atbrīvoti no nodokļiem, ja pazemināt nodokļi. Kredīti visiem kara uzņēmumiem, es pateiktu, uz kara laika mēs atlaižam, teiksim, kredītu procentu maksājumu, lai tikai ražo. Bet kas notiek šobrīd Krievijā? Bankrotē viens pēc otra kara uzņēmumi. Vai tas nav absurds? Tas pierāda, ka nav varas centrālajai prezidenta kancelējai, tur kara ministriem. Vara ir bankai. Kāpēc bankrotē? Tāpēc, ka Krievijas centrbanka, tur Nabiuļina un Grefs, viņi uzlikuši kaut kādus nesamaksājumu procentu likmi. Un ar procentu likmi var nožņaukt valsti momentā. Tas ir tieši tāpat kā ASV. Ja tagad nāks jaunā administrācija janvārī, tad kas notiks? Notiks augstais karš. FRS vadība, kas ir privāta. Visa Amerikas banka, tāpat kā Krievijas, ir centralizēts visas bankas un pieder centrbankai, kas drukā naudu un aizdod. Un valstis vairs nevar emitēt, tas nozīmē pašas drukāt valūtu, un arī Latvijā bija epša laikā kolosāls lats. Un tagad mēs būtu varējuši tos 20 miljardus emitēt, varbūt būtu nedaudz nokrities latu kurs, kas bija dārgākā valūta pasaulē. Un vēl kaut kādas būtu notikušas peripētīs, bet nekādā gadījumā mēs nebūtu uzsēdināti uz tādu narkomānu kredītu maksājumiem. Un katru gadu, lai arī kā par tos oligarhus apsaukāja, bet Kalvīšu valdība atstāja 2 miljardu plusā, un budžets bija pelnošs. Un tagad tas viss nacionālais produkts aiziet tikai procentu maksājumam, un katru gadu palielina pa pāris miljardiem kredītu.
To es tikai visu to stāstiņu vēl vienu pilienu iepilināju par tām bankām, ka, ja vienotība aptvertu, ka bankas nav tādas ne privāta bankas, ne centra bankas, tā ir viena konkrēta cilvēku grupiņa, kas ar viltu draudiem un šantāžu prezidenta Vilsona laikā 100 gadu atpakaļ kā privāta struktūra sagrāba visu pasaules naudu. Un šie cilvēki arī šobrīd veic tā teikt apvērsmu pēdējo daļu. Bretton Woods līgums viņus atbrīvoja no zelta rezerves, kas nozīmē, ka zeltu garantēt, ka nauda ir kaut kāds segums. Tad tālāk viņi drukāja naudu, tas ir 10 centi par vienu banknoti. Vienalga, vai tā ir $1 vai $100 vai 1000. Tagad ir tikai palikusi virtuāla nauda un šis CBDC, elektroniskā nauda. Tas ir vienkārši tā, ka maģija no zila gaisa, kāds paprasa, es gribētu aizņemties, tur 2 miljardi reāli, nekādas naudas nekur nav, nekādai pasaules centra bankai. Viņi vienkārši pasaka tā kā pat kā mafija 90. Tu čalīt esi čalīt. Krišjāni no rītdienas es mums 2 miljardus vai 20 miljardus parādā. Maksā procentus. Un lūk, tie procentu maksājumi, tā ir tā reālā nauda, ko saražo cilvēki. Visas valsts. Krievija maksā savu procentu ar naftu, ar dimantiem, ar bagātināto urānu priekš ASV spēkstacijām, atomelektrospēkstacijām. Tā ir tā reālā nauda, uz ko viņi dzīvo, iekasējot visas pasaules koproduktu. Un tāpēc pasaulē ir viss šīs muļķības un neiedzības, ka viss pasaules saražotais koprodukts nonāk kaut kādu privātu baņķieru saujiņas rokās. Un viņiem rodās transhumānistu plāni. Un tie čaļi sanāk kopā, daži tur varbūt 10 un spriež, ka ko darīsim, kā pasauli virzīsim. Davai visus pārtaisīsim viņiem dzimumu, lai mazāk rodās. Uzliksim viņiem tur 10-20 gadu laikā, ka visus vajag kastrēt vai visus apturēt dzimstību. Vai davai visus ieliksim mājasēdē, lai viņi nekur nebrauc, sēž, skatās televizoru. Mēs tikai pa savām privātu lidmašīnām, privātu salām visu dabu attīrīsim un dzīvosimies. Un visādi šādi transhumanistiski, grandiozi plāni rodās galvā. Vai mēs tagad tur Donbass, vislabākā Eiropas zeme, auglīga augsne, metru bieza un silts un ziemā sniedziņš, labākais klimats. Vai mēs tur attīrīsim no iedzīvotājiem. Tāpat viņi tur ir nekur nederīga tauta, nemāk tur korumpēti un tāpat tas un tas. Un vai kā vislabāk attīrīt teritoriju, lai izpirktu no Donbassa visus dzīvokļus. Tas būtu gadu 10 cilvēkiem tur, tā kā mums Jūrmalu iztīrīja arī no vietējiem zvejniekiem un latviešiem ar nodokļu politiku, ar izpirkšanu. Un tad, kad visi Jūrmala izpirkta, tad tur ieliek visādus Latvijas funkcionierus un Krievu oligarkus, amerikāņu, ebreju, un tad visi Jūrmala izdevās iztīrīt. Bet tas bija no 90. pār 10 gadi milzīgas pūles, mākleri skraidīja un visus bandīti un ar visādiem paņēmieniem, laba, ļauna, šantāža, draudēšana ar lielām summām, daži nedažādi. Bet Donbassā viņi nolēma, ka iztīrīsim to teritoriju vēl vienkāršāk. Un tas karš, vai tā visiem neliekās dīvainis, ka viņš norisinās tikai vienā teritorijā. Un tagad jau 3. gadu visu laiku ziņās tikai, tur kaut kāds atkal pilsēta. Ukraiņi ieņēmuši armija,
bombardē dienu un nakti. Visas ēkas jau noslaucītas, pēc tam atkal to pašu teritoriju Krievi atkal bombardē. Kamēr vairs nav neviena iedzīvotāja, pat paši sīkstākie no turienes ir aizbēguši kaut kurais varēja, vai tie, kas nepadodās, aiziet bojā, kas paliek pie savas zemes, bet nevienas ēkas vairs nav. Ja beigsies tagad karš tā sauktais, tas ir īstenībā būvplaču attīrīšana. Zeļenskis jau ir ASV kongresā, es 3 reizes noklausījos, lai saprastu visu, kas starp rindiņām runu. Viņš tieši noslēdz līgumu ar Larry Fink, šito te BlackRock investīciju fondu, cik viņiem bija 8 triljoni vai vairāk no šo akala FRS saimnieku naudas, ka 450 miljardus vai pat vairāk, tur iet runa pa 750, ka viņi ieguldīs Donbas teritorijas atjaunošanai, ka būvēs jaunas pilsētas, pat neņemot vērā veco ielu plānojumu, kas bija arī kaut kāds padomlaika un neefektīgs. Tad Zeļenskis teica, es uzskatu, ka tā nav Amerikas palīdzība, bet Amerikas labākā investīcija 21. gadsimtā, šī investīcija Donbasā. Un vēl tur ir noslēgts ar Nestle, ar visādām firmām, lielām rūpnīcas būvēs tai teritorijā un jauno projektu dzīvokļus. Tagad iztēlosimies, pēc dažu gadi, vai varbūt jau šogad, Trumps administrācija izbeigs to būvplaču attīrīšanu. Tiks būvēts jaunas pilsētas. Labi, bet tagad iztēlosimies. Uzbūvēs tur kolosālas ēkas, upes, ezeri, koki, sastādīt bērnu laukumi. Cik maksās tādi dzīvokļi? Tāpat kā Jūrmalā jaunie projekti. Tas ir pāris tūkstoši vismaz eiro kvadrātmetrā, vai tā kā Waterfrontā 3-4 tūkstoši. 50 metru dzīvoklīts, tad būs 200 000 vismaz. 100 metrīgs vai 80 metru dzīvoklis būs jau tur pie 500 000. Jūs domājat, ka, piemēram, tie ukraiņi, kas aizbēg un dzīvo kaut kur tagad Latvijā bēguļo vai kaut kur tur strādā palīga darbas vai celtniecībā vai kaut kur Polijā vai kur, ka viņiem būs tas 500 000 vai tie 100 000, ko nopirkt dzīvokli. Jeb jūs domājat, ka Larry Finks uzbūvēs jaunos projektus un teiks, mēs šito visu uzbūvējam Ukraiņu bēgļiem, lūdzu atgriežoties Donbasā. Tā nebūs. tas ir smieklīgi iztēloties. Tātad tur nomainīsies iedzīvotāju sastāvs. Tur neatgriezīsies, domāju, neviens. Varbūt kāds dabūs kredītu, ja viņš būs tur, es nezinu, kompjuterists vai vēl kaut kur vajadzīgs jaunai sistēmai. Labi, viņš varēs kaut kāds, varbūt procentiņš, es nezinu, tai Donbas jaunajā. Un vienalga, starp citu, kam viņa piederēs tā, kādai jurisdikcijai un kāda nozīme, vai viņa būs Ukrainas jurisdikcijā kā viens no rajoniem, vai tas būs Krievijas jurisdikcijā, jeb kaut kāda jauna izveidos jurisdikcija, kā tur ir Hazāru valsts teritorija tā bija. Un starp citu ļoti zīmīgi, ka to Krievijas dienvidu teritorijas šobrīd ir atkal savukārt pretī iekarojas Ukraiņu armija, jo tā Hazāru valsts teritorija, Kurska, piemēram, arī bija Hazāru valsts sastāvdaļa. Tā kā viņi nosauks, vai par Donbas republiku, kā bija tie vietējie nacionāļi, tur Luganskas, vai viņu nosauks kā Hazārija, vai viņu nosauks kā Ukrainas federatīvās republikas sastāvdaļa, vai Krievijas federācijas, vai vispār izveidos kaut kādu jaunu Eiropā, es nezinu, valsti vai vienalga. Tam taču nav nozīmes. Tāpat kā Latvija saucās kā neatkarīga Latvija, bet ja visas
zemes lauksaimniecības jau pieder Zviedru fondiem, ja visi tradicionālie Latvijas biznesi, kas bija pārtiks rūpniecība, pieder Zviedru fondiem, ja visas nacionālās bankas, pat valsts hipotēkas zemes banka likvidēta 100% un 100 bankas privātās, kas bija visas, ir likvidētas, palikuši tikai Zviedru bankas vai viena Citadela ASV. Nu kāda šeit varētu būt runa, ka Latvija pieder latviešiem? Tas, kas mums palikuši, tas ir valsts ierēģņu, tā ir tikai kā kārtības uzturēšanas firma, kā apsardzes firma, faktiski policija, kura ir uzdevums FRS, naudas īpašnieku kredītu izsist no iedzīvotājiem, tiesa izpildītājiem, kolektoriem, likvidātori. Viss tā valsts struktūra darbojās tikai priekš tam, lai katram pilsonim uzlikt tik, cik viņš knapi nevar nomaksāt. Ka tagad ir iespējas apskatīt visus kontus, un viņu uzdevums ir ja teiksim vidulējam tagad ir pasīvais ienāks atņemts, pinakotēks nav, tā mums bija tur, 15-20 tūkstoši ienākums par īri, tad Happy Art galerijā bija varbūt tur kaut kādi pāris tūkstoši. Tagad kā privāta māksliniekam viņi redz, ka konti ir tukši, ienākumu nav, nu labi. Tad vidulējam nekādus tur nodokļus, mocības neuzliekam. Kaut gan man tur Maskaču kā koka mājā darbnīca dzīvoklis maziņš maksā 600 eiro nodoklis, man tur draugam Jūrmalā, Kāpu joslā, tur milzīga zeme, vairākas mājas, tur 100 eiro. Tā kā tādā ziņā, protams, arī man ir uzlikts vēl tur kaut kādas tiesas par neklusēšanu, lai vēl atņemtu to pēdējo dzīves vietu. Nu, tas katram, tā teikt, mums ir tāda sistēma, tāpat kā padomlaikā, no katra pēc spējām. Un ja tur Šlesera kungam ir kaut kāda, tur Andrēs vēl pieder kaut kādi tur īpašumi, varbūt tur cik varētu būt latvieši tiem turīgākiem biznesmeņiem, kāds būtu miljardieris, nav dzirdēts, bet varbūt kaut kas 100 miljonu tomēr mums ir tie turīgākie uzkrājuši. Tad viņam uzlikt, teiksim, visādas maksājumus, tur miljonu mēnesī. Tā, lai viņš arī ir stresā un knapi var nomaksāt faktiski visu laiku uz tādas izūtropēšanas robežas. Visiem cilvēkiem tas ir uzdevums. Iedomājieties, ja jūs būtu šie FRS saimnieki, teiksim, tu, Jāni vai Gati vai Uģi būtu Pasaules bankas īpašnieks. Mēs, teiksim, būtu es arī. Mēs sanākam kopā un sakam, kā mēs tos mirlas, kā mēs viņus piespiedīsim maksāt un kontrolēt, kā mēs varam. Tad ideāli uzlikt šādu kredītu, kurš es visdrīzāk domāju, nekādas naudas Latvijā neieplūda. Tie 20 miljardi, ja tagad paprasīt auditu, kur palika tie 20 miljardi? Nebūtu ko atskaitīties. Tas ir tā kā pa Covid vakcīnām, par kaut kādiem, tur ieročiem, kuri reāli varbūt arī nekur nav, nekādas te nav baigie iznīcinātāji un kosmosa kuģi. Nekas mums nav tāds reāli nopirkts. Es zinu, ka 1 miljards gandrīz 900 miljonu Covid laikā aizgāja, tā kā kazino atbalstam pa negūto peļņu sadalīja pa visiem kazino un tā tālāk. Kaut kāds gultas Pauļot kungs tagad droši vien izvietojas savā villā Ogrē, kur tās gultas un cik tur tie miljoni. Tas viss ir virtuāli, tikai pierakstīts Latvijai. Un tāpēc es tā iztaigāju te visu Pārdaugavu, pirms atkal iet mājās gleznot no rīta.
Un skaista Rīga, skaista Latvija, bet pastieties kāda migliņā, cik jauka, vai ne? Te es pabeigšu sarunu uz tilta, lai redz, kā ir rīta miglā, cik skaista Vecrīga. Un patiesībā, es nezinu, kādam varbūt nepatīk, ko es esmu rakstījis te un tā, kā izteicis savas domas, bet man tā doma tāda. Vēlreiz atkārtošu to pašu, ko sākumā, vai šai runai caurviju doma bija tāda, ka ja vienotības koalīcijas ietvaros notiks tāda lustrācija, attīrīšanās, tad Latvijai šobrīd Trumpa, tā teikt, oķepeļa atkusnis vārdos, viņš ir nodefinēts precīzi, daudz asāk nekā es to daru. Izstāties no PVO, Pasaules veselības organizācijas, tiesāt kā Nirnbergas prāvā, Fauci, Billu Gates, visus šos, un viņi arī nodrošināsies. Bills Gates, piemēram, kas apmaksā Pasaules veselības organizāciju, tas arī ir interešu konflikts, ka šī organizācija tika dibināta kā vēlētas personas, kur visas valstis koleģiāli apmaksā. Tagad viss ir priecīgi, ka to apmaksā pats farma bizness. Bet tas ir interešu konflikts. Nevar būt tā, ka farma bizness diktē caur savu orgānu Pasaules veselības organizāciju visiem, kad būs, kad nebūs pandēmija. Tas ir skaidri interešu konflikts. Un tas, ka ir absolūti vairs nav šaubu, ka tas, ko visu te dzēs likt cietumā blogeris, ka tagad ir pierādīts, ka tas ir mākslīgi ražots vīrus, ko apmaksāja ASV Fauci pats personīgi un pats arī izsludināja pandēmiju. Un tā teikt, noplūde katru gadu no šīm biolaboratorijām, ko ražo patogēnus, ir ap 300 noplūdes. Un Amerikas es tikai lasu tos viņu fondus saitus, tur skaidri un gaiši ir ļoti viss internetā pieejams, ka tas bija NATO projekts, ne jau veselības aizsardzības. Un iedomājieties paši, vai tas nav atkal neiedzība, ka viss saka, Krievija tur baigi lecīgi pret rietumiem cīnās. Bet kā tas var būt, ka Krievija nevarēja pat, bija aizliegts pārbaudīt, kas ir vakcīnu sastāvā. Un to pašu mucu, ko veda uz Latviju, uz Franciju, uz Kanādu, to pašu veda uz Krieviju, un Ginsburgs, Sputņik, Nomer 2 sapildīja pudelīties, tikai safasēja kā fasētājs. Un kā tas var būt, ka pat Krievija, kur ir tik daudz virusologi, visādi akadēmiķi, tūkstošiem zinātņu akadēmijas biedru iestāžu, viņiem nav sava sanepida stacija, un no karojoša pretējā pusi iedomājieties situāciju, ka to pašu ekstrapolēsim uz Staļina laikiem, ka, teiksim, Hitlers saka, kas saka Josif Visarionovičs, ir pandēmija, mēs tā kā karojam uz iznīcību, es gribu jūs noslaucīt koncentrācijas nometnē, jūs pret mums, bet ziniet, ir pandēmija. Es esmu izražojis te tādas vakcīnas, es jums aizsūtīšu mucās ešalonu vakcīnām. Un jūs, kas saka, visu savu armiju nošpricējiet. Vai tas, atkal, loģiski padomājot, nav pierādījums absurdam? Absurdi, pilnīgi absurda situācija. Un kā tas var būt? Kā, teiksim, Puķina kungs saka, jā, paldies jums, Baiden kungs. Tiešām sirsnīgs paldies, es tur neiešu skatīties, kas ir tava vakcīna sastāvā. Es visu savu armiju pa priekšu nošpricēšu, tad visus tādus vīriešus spēcīgos, visas policija, visas iestādes, visus nošpricēšu 100%. Kaut kādi, redz, te blogeri sakūdījuši un kaut kādu procentu negrib špricēties. Tas taču ir absurds, vai ne? Un arī tā kā Zeļenskis sakal savu armiju ar tām pašām un mūsējais tur
Ģirģena kungs, tas atkal viss savus policists un armiešus nošpricē un viss kārtībā. Karo savā starpā, bet ar vienu zupu. Saka, nu davai, sašpricējamies un tad atkal, lai labāk varam viens otru nomušīt. Nu, tas ir tāds tik smieklīgi, ka cilvēki nedomā un tik bēdīgi. Nu, un vārdu sakot, ko es sāku, ar to es gribu beigt. Reku, mēs jau esam mūsu brīnišķīgā tilta. Tad, kad prezidenta pilī radīsies kaut kādi lecīgi čaļi un izmantos tāpat kā PSRS laikā. Gorbačova, tā teikt, mēs visi kopā. Bet izmantoja šīs vājumu impērijas centrā, un šobrīd ir ļoti laba situācija, ka vismaz uz papīra pildot ASV norādījumus. Es nezinu, kā viņam veiksies Trumpa administrācijai un tur senatoram Kenedijam un Elonam Muskam demokratizēt un izstāties no PVO, apturēt karus, aizvērt robežu tām imigrantu armijai, jo tas arī ir skaidri un gaiši genocīds pret visām nacionālām tautām Eiropā. Un tas taču ir katram saprotams, ka no tuvo austrumu Āfrikas valstīm iepludina vienkārši cietumu kaut kādus kontingentu, lai tur nemaksātu viņiem. Viņus iesūta šeit kaut kādus spēka gados agresīvus vīriešus miljonos Eiropā, kas ir skaidri un gaiši. Tiem ir visādas atlaides, pabalsti, dzīvokļi bezmaksas, un vietējiem eiropiešiem ir tikai uzlikts nepanesams maksājumu klāsts, lai viņi emigrē. Un apmainot iedzīvotājs, latvieši dzīvo Īrijā, kā bezpilsoņi, īri dzīvo kaut kur Amerikā, un tā teikt, visa infrastruktūra paliek atkal FRS banķieriem, jo ja Latvijā mēs paši dabūtu savu varu, rīkot atkal referendumus un kaut vai sadalītu, kapitalizētu. Cik Latvija triljonus maksā? Nu jā, ASV viss kopīšu pašums ir 30 triljoni, vai Krievijai tur 70, vai vēl šitām naftas valstīm kā Iraka un viss. Jau viss tur, kur notiek kari, tā kā par demokrātiju. Tās vietas visas ir kaut kā dīvainā kārtā visbagātākās valstis, kurās ir vismilzīgākā vērtība. Nu, es neesmu lasījis, es meklēju un pats nemāku aprēķināt, cik apmēram kapitalizējot visu Latviju, gan visu dabas bagātības, gan zemes platības, lauksaimniecības, gan visus, teiksim, ēkas, cik mums ir kaut kādas bankas, debeskrāpi Latvijā un vēl kaut kādi tur viesu nami un viss. Cik varētu maksāt? Nu, ja visa ASV ir tur 30 triljoni, te es nezinu, Latvija varbūt uz kaut kādu triljonu velk, bet arī diez vai. Tā kā, ja Donbass, viņi dod to kredītu pret dabas bagātību Ķīlu, Larijs Finks, starp citu, Zeļenskim pateica, labi, mēs dodam 450 jums miljardus, pustriljonu atjaunošanai, bet ar noteikumu, ka jums ir liela korupcija, ka mēs ekonomikas ministriju vadam un kredītu Ķīlā paņemam visu koproduktu un dabas bagātības. Nu, tātad viņi ir tā rēķina, kā aprēķinājuši to kredītu summu, ko viņi ieguldīs. Tieši, lai viņa nosedz, nu, tāpēc Latvija nav sasniegusi. Teiksim, ASV ir jau bankrots, viņu Ķīla nenosedz vairs to kredītu. Krievijai tikai 400 miljardi
kredīts. Tas ir 500 triljons, bet Krievijas koprodukts un dabas bagātība, visa kapitalizācija ir kaut kādi tur 70 triljoni. Krievija, tā tad ir 140 daļu kredīts. Krievija ļoti labā stāvoklī, un viņu kapitalizēt vēl var aizņemties tātad 140 reizes. Tas ir tas dārgais kumos, kas visiem tagad tiem baņķieriem patīk. Un Latvija tātad vai nu ir nocenot pa 20 miljardiem, un mēs jau esam sasnieguši griestus, jeb arī pēc maniem aprēķiniem mūsu kredīts vēl var augt un augt. Mēs tāpat kā Krievija vēl esam labs kumos, un šī nodevīgā vienotības koalīcija vēl var ilgi te palielināt savu kredītu. Es nezinu. Es domāju, ka tā varbūt, ja Donbass ir dod 450 miljardus, tad mēs laikam neesam tik auglīgi zem un nekāda izrakteņa nav, bet, es domāju, kaut kādi 100 miljardi vai droši vien mēs tomēr velkam. Un vēl tas nozīmē, ka ja tagad 2 miljardi iet gadā palielinās kredīts, tad vēl var kaut kādus 10 gadus dzīvot šādā koalīcijā. Un šie valdošie Latvijā šobrīd grupējumi ir aprēķinājuši, ka viņi vēl var palielināt to skaitu saviem radiniekiem, draugiem, partijas biedriem, ierēģņu bezgalīgi līdz atjaunot tādu kā sociālismu paveidu, ka ir tikai valsts sektors, lēnām pārsūknējot visu mazo un vidējo privāto biznesu un tā teikt vidusšķira likvidēt, bet viņas vietā ierēģņi šķira. Faktiski mēs jau esam atpakaļ tai pašā sociālismā, tādā nozīmē, ka vienalga, kā to sauc valsts sistēma, bet mēs tur esam atpakaļ. Viss. Es tā kā iztaigājos, esam atkal pie mūsu brīnišķīgās prezidenta pils. Ar to es arī beidzu. Tātad doma bija tāda, ka, ja vienotības koalīcijas ietvaros radīsies tādi lecīgi čaļi, kas pateiks, izmantojam davai kā Gorbunovs, kā visi tie tur Godmani, Sēleri, Dīvāns un kas tur vēl bija. Forši čaļi toreiz lecīgi izmantoja jukas Krievijas federācijā, lai atbrīvotos. Šitiem tagad ir nākošs gads, 2025. Ir zīmīgs gads, kā atsaucoties uz Trumpa, uz republikāņu, uz senāta reformām, Latvija var izrauties, atjaunot savu valūtu. Nevajag pat taisīt nekādu Brexit, bet izdomāt kaut kā, lai Latvijas banka ir atkal neatkarīga. Ja Trumps tagad arī ir definējis, ka mēģinās FRS likvidēt, atgūt valsts naudu un norakstīt tos 30 triljonus kredīta, arī mēs varam faktiski iztaisīt tautas sanāksmi, kā izdarīja Islande vai Grieķija, norakstīja sev kaut kādas miljardu parādas un neatzīt šo parādu. Viņš ar viltu, pandēmija ir tikusi izmantot ar viltu un ar spaidiem un šantāžu, un varam to parādu norakstīt, sākt dzīvi no nulles 2025. Laimīgi jauno gadu, draugi, 44 minūtes. Es aizkavēju laiku, ja kāds arī paklausījās. Čau!